Labdien! Mani sauc Gita, un šie ir mani kamoliņu stāsti. Pilnīgi neierastā vidē, jo šobrīd es atrodos ārpus mājas, un viss ir pielāgots, lai es šodien uzfilmētu jums video un pastāstītu par jaunumiem, par to, kas ir uzadīts un kas man ir uz adatā, lai parādītu interesantas lietas, un tāpēc es priecājos satikties ar tevi atkal savos kamoliņu stāstos. Lai tev patīkama skatīšanās, noteikti ņem adīkli, tamborējumu, visu, kas tev rokdarbos patīk, ko tu dari, jo es, spriežot pēc saviem iepriekšējiem video, zinu, ka tie nebūs nekādi īsie, un man šodien ir daudz rādāmā, stāstāmā, un tāpēc patīkamu skatīšanos. Pagājušajā video es divas lietas minēju, un tas ir mainījies, jo, kā teica Rainis, ja es pareizi atceros, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Atcerieties, pagājušajā video es jums rādīju ļoti skaistas, krāsainas, saulainas zeķītes no dzīves, ko es biju nopirkusi Hobby Wool veikaliņā. Un tad, kad maija sākumā es biju iegājusi veikaliņā, tā īpašnieks teica, ka no 16. maija iespējams veikals likvidēsies un vairs nepastāvēs. Bet mans liels pārsteigums bija skatoties Svetlanas Koskinen video pēc viņas pēdējās viesošanās Rīgā. Tā bija publiskā sadīšanas diena, kad viņa viesojās Jānis.lv veikalā, un, protams, kā vienmēr viņa stāsta un rāda Vecrīgu, kur viņa iet, jo Rīga viņai ļoti patīk, un Hobby Wool veikaliņš ir viens no tiem, kur viņa vienmēr cenšas aiziet, apskatīties, kas ir jauns. Un mans pārsteigums bija tāds, ka īpašnieks teica, ka viņiem būs pārvērtības un veikals pārtaps par mākslas kafejnīcu veikalu. Un tā no 7. jūlijā, tā bija pirmdiena, ja es pareizi atceros, Hobby Wools atkal ir vaļā, tikai citā veidolā. Veikaliņā ir kafija, no skaistām porcelāna krūzītēm, bet viss pārējais, ko viņi tirgoja, joprojām ir nopērkams viņu veikaliņā, tajā pašā vietā, tāpēc man ir liels prieks, ka ir tāds lēmums pieņemts, un viena jauka vieta Vecrīgā joprojām turpina strādāt, tikai nedaudz savādāk. Un šobrīd es arī ielikšu nelielus kadriņus no manas vizītes veikaliņā pēc tam, kad es biju to apmeklējusi pēc atvēršanas. Vēl vienu lietu es pamanīju pagājušajā reizē, ko es jums stāstīju par Singing Knits Renātas dziedātājas aprakstu svārkiem, ko es rādīju, demonstrēju, un es biju pateikusies, ka es to sadīju no Drops Bell. Nē, tas nebija no Drops Bell, tā bija, pamatā bija Drops Norddzija, un klāt bija tas viens pavadiens ar tiem parisninājumiem, kas ir, bet precīzi tā pati krāsa, kas Renātei ir aprakstā, tā kā testējot es uzadīju, un tas ir vēl viens labojums. Zem pagājušā video, starp citu, liels paldies visiem par sirsniņām, puķītēm, saulītēm, par jūsu komentāriem, par siltajiem vārdiem, jo patiešām laikam nekas pēc video uzfilmēšanas un ielikšanas YouTube kanālā nepriecē tik ļoti kā jūsu komentāri. Tas patiešām ceļ spārnos, patiešām iedvesmo. Es saprotu, ka tas, ko es daru, patīk jums, jūs interesē, un jāsaka, man ļoti iepriecināja viens no komentāriem, kurā tika jautāts, kas tad ir tai manā rokdarbu skapī, kas ir katru reizi manā
fonā visiem maniem video. Tas ir mājās mans dārgumu skapis. Jāsaka tā kā es šobrīd neatrodos mājās, bet es atrodos pie meitas ciemos, un es esmu šodien okupējusi mazmeitas istabu, jo te ir vislabākā gaisma. Šodien ārā ir ļoti nomācies laiks. Tad par rokdarbu skapi es parādīšu un pastāstīšu, atvēršu to, tad, kad es būšu mājās nākamajā video, un jūs varēsiet ielūkoties, kas tad ir manā rokdarbu skapī. Ja tev ir kādi jautājumi, kas tevi interesē un ko tu noteikti man gribētu pajautāt, lūdzu raksti, un es ar lielāko prieku uz tiem atbildēšu un iekļaušu atbildes kādā no saviem šiem te video, ko es uzņemu tev. Nu ko, tas ir par tādām lietiņām, ko es esmu darījusi, ko es gribēju jums pateikt, un tālāk par gatavajiem darbiņiem. Šobrīd ir ļoti skaists laiks, bet adījumi ir adījumi, un bez tiem es nekur. Atcerieties, pagājušajā reizē man bija 2 iesākti darbiņi, gan Mohēras Jaciņa pēc Litas Nita apraksta, Maija, ja es pareizi atceros, tāds ir Jaciņas nosaukums, un otrs man bija lavandas džempers, ko es adu pēc sava izgudrojuma, tikai es izmantoju rakstu, ko es paņēmu no Dana Lana Dani vai ukraiņu dizaineri, viņai ir savs YouTube kanāls, un viņai, starp citu, kanālā ir ļoti daudz interesanti raksti. Tur ir vesela kolekcija, ko viņa izada no rindiņas uz rindiņu kopā ar jums, ar visu tehnisko zīmējumu, paskaidro, kā ko adīt, un no turienes paņēmu rakstiņu, un to mans lavandu džempers. Nu ko? Gatavie darbi, ķeramies klāt. Jāsaka tā, ka Mohēras Jaciņa, rekur tā ir, mēģināšu kaut kā aizēnot, tādu skaistu lapiņu raksts, V-veida kakliņš, kuplas piedurknītes un 3 podziņas ar valnīti apakšā. Vēlāk es iziešu ārā un palūkšu vīram, lai man uzfilmē nelielu video, kā tas man izskatās mugurā, bet šobrīd jūs ļoti labi varat redzēt rakstiņu. Reglāns no augšas un apdarīte ir pēc tam un 3 podziņas. It kā nekas sarežģīts, bet jāsaka tā, rakstiņš, sevišķi tad, kad sākam pašu reglānu, kamēr tas raksts ieiet reglānā iekšā, kā jau es teicu, tur katru rindiņu bezmaz vai skaties, lai kaut ko nesajauktu, un tad, kad jau tas reglāniņš ir pādies līdz pusei, un tas rakstīts jau tā, ka sāk veidoties, tad tu saproti to loģiku, un vari brīvāk adīt, Mohēra lien mutē iekšā. Bet katrā ziņā, tad, kad jau viss piedurknis ir atdalītas, stāvs ir apvienots, raksts ir vienkārši labi saprotams un atceramies. Un kā es teikšu, Litai tie apraksti ir vienreizēji. Tur ir viss tik ļoti nostrādāts, ka ņem un adi un nešaubies, beigās sanāks kaut kas ļoti, ļoti skaists. Tāda man ir māja tapusi gaiši zilā krāsā. Es pat teiktu, ka ne tik daudz gaiši zilā, cik viņa ir tāda vairāk uz tādu piparmētrīgi gaiši zilu, mīksta 2 pavadienos, un jaka sver 175 grami. Man bija nopirkti 8 kamoliņu drops Kids Silk, adīti 2 diegos, un man izgāja precīzi 7 kamoliņi. 8. palika neaiztikts. Tāds man ir uz manu 42. 44. izmēru. Adīju 3. izmēru, Litai ir 1., 2. un 3. izmērs, es adīju 3. izmēru, vienīgi šī aprakstā stāva pamatiņu, tā kā pašu jaciņu adīja Lita ar 6,5 adatām.
Es adīju 6. numuru adatām, un tā jaciņa man nav dikti liela, tieši tādu, kādu es gribēju. Viss ir, ideāli. Tā kā Litai liels paldies par ieguldīto darbu, un šāds skaistums ir man tapis, un nāks rudens, būs silti, ko vilkt mugurā, jo mums arī silts rudens, kad uz vasaras kāda krekliņa gribās uzvilkt kaut kādu siltumiņu, vai arī vēsākās vasaras dienās uzvilkt mugurā. Tas ir viens gatavais darbs, es te mēģināšu kaut ko salikt. Nākamā lieta, tieši tāpat kā visām citām, arī man ir tā, ka atdot kādus lielākus darbus, ik pa brītiņam gribās pārslēgties uz kādiem adījumiem, kas ir mazāki, vai tās zeķītes, vai kaut kas cits, kāds cits aksesuārs, un vienkārši atslēgt galvu un pādīt. Īpaši, ja ir jābrauc kaut kur ceļā un lielos adījumus ar visām spolēm, tā kā īsti ņemt negribās līdzi. Paņem kamoliņu un dodies ceļā un adi sev laimīgs braucot autobusā vai mašīnā. Un tā man ir tapušas 2 zeķītes no šādas, redziet, skaistules. Iedvesma man ir no vienas ārzemju dizaineres zeķītēm. Viņai Instagramā ir konts, un šīm zeķītēm viņai vispār liek iekšā savu zeķīšu rakstu schēmas. Un es esmu paņēmusi ideju no viņas, vienīgi viņai šeit gāja adījums 2 labiskie, 1 un 3. valdziņš, vienā rindiņā labiskais, vienā krēliskais. Šeit gāja līdz papēdim rakstīns un pēdas virspusīte. Es adīju visu labisko, jo pati dzīņa, redziet, ir tik ļoti raiba un mistraina, ka tur es dikti lielas jēgas neredzēju adīt. Kas tad man šeit ir? Sāktas adīt ir no augšas. Dzeltenā un baltā man ir Drops Nord dzīņa. Jāsaka tā, viena un tā pati ražotāja dzīve, bet krāsas atšķirīgas. Un tad, kad es adīju, baltā dzīve bija gandrīz uz pusi rupjāka nekā dzeltenā. Pie 1 metrāžas, pie 1 sastāva, Drops Nord klasiskā, bet baltā dzīve bija daudz resnāka, bet tas adījumā pilnīgi nekādīgi netraucē. Tālāk man tātad šeit ir pēc 3 rindiņām dzeltenās, tad es adīju labiski, krēliski, bet labisko es adīju griezto, lai tas labiskais valdziņš, lai tas valnīts iznāk tāds akurātāks. Tālāk es adīju zeķīti 2,25 adatiņām, bet šo te raksta daļu es adīju ar 3. numura adatām, un tad man iznāk tā, ka man nekas nevelk, un adījums ir ļoti glīts, un tālāk pēdējā rindiņā, reku baltā pēdējā rindiņa, es pārgāju uz adatiņām 2,75, tur, kur rakstīns vairs neiet, un tālāk visa zeķīta adīta ir ar 2,25 adatiņām. Uz 40. izmēru, nopaļotais papēdis un puntgaliņš, kā jau es parasti adu. Bet katrā ziņā zem video info kastītē, ja tu nezini, kā tu atrast zem video, tur ir tāds vārdiņš vēl. Ja tur uzspiež virsū, atveras viss, kas tur ir informācija ielikta iekšā, un es tur parasti arī salieku kaut kādas noderīgas lietas. Un es ielikšu saiti uz šīs te
šo zeķīšu dizaina autores Instagramu, kuru tu varēsi apskatīties un, ja vēlēsies, arī pati uzadīt šādas te zeķītes. Ja nemaldos, kopējais zeķīšu svars bija nepilni 70 grami, 67 grami apmēram kaut kā tā. Un šī te raibā dzija, ja tu atceries, pavisam nesen sadīju tādu koši zaļu, interesantu rakstu valnītim, un šis gāja kā pamat rakstīņš. Tas ir no Aļona Sābela roku krāsotās dzijas. Vācijā dzīvo Aļona, un viņai ir arī savs veikals, un viņa arī sūta šo te krāsoto dziju pa visu pasauli. Viņai ir dažādi sastāvi, gluži tāpat kā Kristīnē Marumajāns, un tur var atrast gan ar roku krāsoto zeķu dziju, var sakot visu, ko. Tā kā vēl man no šiem 100 gramiem, tās jau ir otrā zeķītes, un palika vēl tāds neliels kamoliņš, kur es varu kaut kur ielaist iekšā. Tā kā redziet, viena ficīte par 15 eiro, bet būs 3 dažādos zeķu pārīšos. Tas ir vēl viens gatavais darbiņš, un es nezinu, tu esi noteikti pamanījis, šogad liekas visu tamborēšanu pilnīgi kā aptrakuši, viss ir moderns, kas ir tamborēts, bet jāsaka tā, ar tamborējumiem ir tā, ka tamborējums tā kā īsti neiedzīvojas manā garderobē. Man ir bijuši vienkrāsaini tamborēti džemperi, jaciņas, kas ir palikušas pa mazu, un vairāk es neko neesmu tamborējis. Tie bija tā kā tīri ok, bet nekādi vecmāmiņu kvadrāti un viss pārējais, tas tā kā man pat godīgi sakot īsti nepatīk adījumos, jo sev es pilnīgi noteikti tādu negribu. Bet man tajā manā skapī ir pietiekami daudz dažādu kokvilnas linu dziju pārpalikumiņu, tur pa 70 gramiņi, pa 50 grami no visa kā. Kokvilnas lini un visādi sastāvi, kur īsti nezinu, ko ar viņiem iesākt. Un ja jau mēs tamborējam, tad es uztamborēju tādu mazu lakatiņu. Arī rakstīņš ir atrodams Instagramā šobrīd, ja pameklētu tamborējumu, visādu lakatiņu ir daudz un dažādi. Tamborēts no kokvilnas, superpilma, 530 metri 100 gramos, adatiņa bija laikam 2,25 tambora adatiņa, no stūrīša uz augšu, tik cik vajag uztamborē. Tāda ir viena no rindiņām, un tālāk pietamborēju šīs te saitītes, lai vieglāk satīt, un aptamborēju vēzīša rakstā. Tāds mazs lakatiņš noder tad, kad ej ārā dārzā ravēt puķu dobes, lai galvu nekarsē, vai tad, kad ej ārā sauļoties, tad ļoti, ļoti labi noder. Tāds mīlīgs, gaišs zivs, pie manas pludmales kleitas, labi, kad ies uz jūru, tad sienam galvu, lai galva nesakarst. Tas ir trešais mans gatavais darbs, un tas laikam, tas ir trešais, man vēl ir ceturtais. Un jūlija sākumā es satikos ar savu kolēģīti, un viņas taisnē ar māsu bija atbraukuši pēc jakas, ko es biju uzadījusi, un es ieraudzīju, ka Kristīne, sveika, ja tu mani skaties, liels tev paldies par iedvesmu, bija uztamborējusi sev un māsai ļoti skaistu vasaras somu. Un man tā soma tik ļoti iepatikās, ka arī man vajadzēja. Un Kristīne man izstāstīja, parādīja, kur nopirkt tēkreklu dziju Rīgā. Es pat godīgi sakot nezināju. Un renu ir, Rainbow Yarn LV, dziju veikals Čiekurkalnā. Tur gan jāsaka tā, ka visizdevīgāk ir pasūtīt internetā, jo uz vietas tur laikam
tur ar to nopirkšanu ir, jo pārdevēja ļoti skrupulozi skatās, lai ir krāsas no vienas partijas, ja jūs tamborējat kaut ko lielāku, un viņai vajag tur pārbaudīt, un tāpēc, es pati veikalā neesmu bijusi, bet Kristīna man tā ieteica, ka labāk internetā viņa sūta ar omnibus visām vietām. Šī atkal nav mana reklāma kādam veikalam, es vienkārši dalos ar to, kur var nopirkt un ko var nopirkt tepat Latvijā, neizejot no mājām, ja tev rodas tāda vajadzība. Ir šādās kūciņās pa 100 metriem, ļoti skaista, normāla tēkreklu, šī te kokvilnas, 100% kokvilnas dzija, un vienai somai man vajadzēja 3 šādas te kūciņas un 6. numura tamboradatiņu un, protams, vienu marķierīti. Un kas ir uzreiz labi, ka pie viņas pērkot dziju, tajā Rainbow Yarna veikaliņā, viņai ir arī visi nepieciešamie aksesuāri, kas ir nepieciešami somai. Visādi gredzeni, rokturi, ir pat koka pamatiņi, ko var izmantot, un visādas citādas lietiņas, visādas furnitūras, lai tu varētu uztamborēt sev vai uzadīt somu, kādu tu vēlies, vai ne tikai somu. Redz, un arī krāsas ir ļoti skaistas un ļoti lielā izvēlē. Ir gan vienkrāsainas, gan ir arī tādas krāsu pārējā. Redz, manai somai vajadzēja 3 šādas kūciņas, vienu gredzenu es nopirku, vienu karabīnīti es nopirku, un podziņas, tās ar magnētiņu, lai to somu var aiztaisīt ciet. Vienīgais, ko es neesmu šobrīd somai piešubusi podziņu, jo man šeit uz vietas Iecavā nav iespēja nopirkt bezkrāsaino to caurspīdīgo šujamo diegu, lai tā podziņa, kas ir ar magnētiņu, būtu skaisti un tur liekas krāsas, ka neredzētos. 3 karabīnīte un podziņa plus sūtīšana man izmaksāja 49 eiro ar kaut ko materiāls, tā kā rēķinieties ap 40 eiro, viena soma, bet toties kāda soma, tāda ar stingru tamborējas, tā, ka roka sāp, stingrs pamatiņš, nekur nekas neliecas, nekur neizvelkas, jo man tamborējumiem ļoti nepatīk, kas te karojās, mats kaut kāds suņa spalva. Nepatīk, ka tamborējumiem izliecas tādi apaļi dibeni, bet šis ir ļoti stingrs ar rokturīšiem, kad var uzlikt gan uz pleca, gan turēt rokās, kur ir karabīnīte, un es esmu pielikusi zumzas marķierīšus, nofiksējoties, tur man ir gan lācenīte, gan kazenīte, gan putniņš, jo šie te marķierīši ir ārkārtīgi skaisti, tie ir no stikla, man nopirkti jau diezgan sen, bet es adījumos neizmantoju, jo man tie ir maķenīgi par smagiem adījumā, bet šeit, es domāju, ir tā kā ļoti, ļoti labi. Runājot par šo te karabīnīti, tikpat labi tur ir gredzentiņi tādi, ko var pielikt, un te var, autoram ir arī, tāda tā kā otiņa tāda no šīs pašas dzīves uztaisīta, pielikta, un es domāju, ka es ar laiku šo te karabīnīti iešūšu iekšpusē somai, lai tur var piesprādzēt, pieņemsim dzīvokļa adata, tās atslēgas, lai nekur tās pa somu neiet. Un šeit no iekšpuses man vēl paredzēta ir piešūt podziņa ar to magnētiņu, lai tā kā soma turās ciet un nav vaļā. Bet meistarklase ir YouTube'ā, pilnīgi par baltu velti, krievu valodā,
Adi rindiņu pa rindiņai kopā ar autoru un Dzija no Rainbow Yarns, kas man bija ar visiem aksesuāriem, un fantastiska soma vasarai. Nu, tas ir 4. mans darbs, par kuru es esmu ārkārtīgi priecīga, un jāsaka, šī noteikti nebūs pēdējā soma, vienīgi es uztamborēju viņu vienas dienas laikā, ārā sestdien nenormāli lija lietus, ar mazām pauzītēm, liekas tikko atvēl celpu, tā atkal līst, un nekas cits neatlika, kā vienkārši sēdēt, tamborēt, un tad, kad āķis ir lūpā, tad gribās pabeigt ar vien ātrāk, un tā pa sestdienu lietai no man tā pa skaista vasaras soma. Tā, pagājušajā reizītē es jums teicu, ka Drops Nord ir izlaidusi jaunu līniju zeķu dzijai, par cik Drops Nord pēc būtības ir, zeķu dzijas sastāvs. Viņiem ir jaunā līnija, ir šīs te raibās dzītiņas, un tā, ieejot tā Kamēlijas veikalā, Matīs ielā, es tiku pie 2 šādām krāsiņām. Abas 2 ir brūnas, un šeit nevar redzēt, bet te brūnumā iekšā, īpaši šajā, ir gaiši zils krikumiņš. Arī šeit kaut kur parādās tāds maz gaiši zilums, šodien nav īsti labais apgaismojums, un tāpēc es paņēmu arī šādu gaiši zilo nordu, un pa vienam 50 gramu šim te kamoliņam no jaunās sērijas, un šeit man vajadzētu iznākt 2 pāriem pieaugušo izmēru zeķīšu. Ja? Tā kā valnītis, pungali un papēdis, un šie te raibulīši pamatā. Es biju iegājis arī Dziju studijas mājaslapā, viņiem šo te jaunās Drops Nord sērijas krāsiņas ar to, kā tās izklājas adītās zeķēs, ir pieejamas un apskatāmas. Ja es pareizi atceros, tur bija veselas 5, un jāsaka tā, ka no visām 5 man laikam patika tikai tas, kā izklājās 2. Es neatceros, vai šī ir īstā. Šī noteikti man patika, jo te ir tāds vienkārši raibumiņš, jo man dikti nepatīk tās visas, vai tu ņem opālu, vai tu ņem jebkādu citu raibo dziju, un viņas visas tā kā vairāk vai mazāk vienādos rakstos veidojas adījumā. Tā kā, ja tu vēlies, tu vari papētīt, ieejot Dziju studijas mājaslapā, jauno kolekciju un paskatīties, kā tās izklājās adījumā, un izvēlēties to, kas tev patīk. Katrā ziņā Drops Nord zeķu dzija ir ļoti laba, ļoti silta, manuprāt, ideāla zeķēm, un arī cena 2 ar kapeikām par 50 gramiem, tas ir ļoti, ļoti labs sastāvs, un man patīk no Drops Nord adīt ne tikai zeķes, bet arī cimdiņus un arī šaulītēm izmantot, un tā kā tiešām cena un kvalitāte ir ļoti labas. Tas ir jaunumiņš, kas šobrīd ir no Drops Nord, pie kā es esmu tikusi. Kas mums vēl te ir? Drops Bella. Atcerieties, pagājušajā reizē rādīju lavandas krāsiņa pēc brillēm. Man ir 34. krāsa. Jā, 34. krāsa, Unicolor, Drops Bella. Šī dzija man ļoti patīk vasarai, sevišķi džemperīšos. Arī šis topiņš man ir radīts no Drops Bella pagājušajā vasarā pēc apraksta ar stipri lielām izmaiņām. Par to, kādas izmaiņas es esmu veikusi, atdot šo topiņu, es varbūt sameklēšu
video, kurā es stāstīju pagājušajā vasarā, un info kastītē ielikšu saitīt uz to video, ja tevi tas interesē, ja tu neesi redzējis, tad noteikti noskaties. Varbūt iedvesmosies un kaut ko citu arī sev uzadīs. Tā, es esmu tikusi diezgan tālu. Man ir uzadīts stāvs un viena piedurkne. Redziet, tāda ļoti interesants raksts. Raksts gan ir jāda tikai un vienīgi pēc schēmas. Man atdot rakstu gan stāvā, gan piedurknē. Es esmu atdalījusi katru raportu ar marķierīšiem. Tā ir radīt vieglāk, lai nesajuktu, un tu visu laiku tajos 14 valdziņos no raporta sākuma līdz beigām orientējies, un tad atdot to vienu rindu, tas rakstīns tā labi paliek prātā, bet katrā ziņā teiktu tā, ka es bez schēmas adīt šo rakstu nevaru. Kā jau es teicu, šo es paņēmu no YouTube dzīvēm rakstiņu. Vienīgās izmaiņas, ko es rakstā uztaisīju pa savam, redziet, te ir apmetumi, ir lielāki un ir mazāki, un tie lielie apmetumi, tie ir dubultais apmetums, ko autore mums rāda, ka to dubultu apmetumu vienu apmetumu viņu izada un otru nolaiž, un tad nākamajā rindā nākamajā rindā vienu apmetumu izada, otru nolaiž, un tā kā trešajā rindā viņa no tā cauruma izada vēl vienu valdziņu. Es darīju savādāk, tā kā es esmu darījusi ar dubultajiem apmetumiem savos iepriekšējos džemperīšos. Dubultajā apmetumā es uzreiz nākamajā rindā pirmo valdziņu izadu labiski, otro apmetumu izadu krēliski, un tad man nekas nejūk, un īstenībā atšķirības nav pilnīgi nekādas rakstā. Tas ir tāds mans ieviesums atdot dubultos apmetumus šajā te rakstījā. Šis būs tāds vasaras džemperītis, brīvs, ar valnīti apakšā, piedurknītes ir taisnas, mazliet ir katrā otrajā rindiņā tieši pie paduses 3 reizes veicu samazinājumus, un 2 noraukumi ir katrā 10. rindiņā pēc tam. Un viss pārējais man ir vienkārši taisnas, un lai man būtu vieglāk adīt otru piedurkni, es pēc katrām 10 rindiņām pirmajā rindiņā iekarinu marķierīti, un tad man ir vieglāk sevi nokontrolēt, un liekas, ka arī otra piedurknīte iet ātrāk nekā ir. Un kakliņu es plānoju taisīt viltus ketelējumu, un manuprāt, pēc viltus ketelējuma, tad, kad viena sadatas un otru sadatas valdziņu sāda kopā, es nākamajā rindā viņus arī noraukšu un nekādu valnīti šeit netaisīšu. Tā kā man tajā baltajā Drops Bell džemperītī, kas man ir vasarai, vienīgais šeit es esmu uztaisījusi garās piedurknes, nevis 3/4, jo man dzīves pietiek, un atstāt kaut kādu vienu kamolu, kurš mētāsies pa māju un nezinās, ko ar viņu iesākt, tā kā vēlēšanās nav. Vienīgais tad, kad mēs sadam no tādiem 50 gramu kamoliņiem, tur iekšpusē ir vesela jūra ar galiņiem, kas būs jāpaslēpj, un šādā mežģīņa rakstā tos paslēpt ir tā diezgan grūti, tāpēc es arī mēģinu pirmām kārtām sānā mainīt nākamo kamolu, lai tas nav dikti redzams, un tur, kur ir rakstā labiskais valdziņš vai krēliskais, tad tajā es arī paslēpju gabaliņus, bet tas tā. Tāds man lavandu džemperis top.
pie maniem baltajiem vasaras svārkiem, un tad, kad es nākamajā mēnesī braukšu Sicīliju, noteikti man noderēs. Ja? Nu, tāds skaistums. Un jau par gatavu darbu tad es nodemonstrēšu jums nākamajā reizē. Tā, cik tad man te ir izgājis? Es pavisam biju nopirkusi 10 šos te 50 gramīgos Drops Bell, jo šovasar bija ļoti laba cena, €79 vai cik 50 grami maksāja. Es domāju, vasaras džemperim pa kaut kādiem nepilniem €20 laba sastāva dzija, tur ir mazliet viskozīte, mazliet lins ir un kokvilna, ļoti patīkams. Vienīgais, tad, kad mazgā, es esmu sapratusi, tā kā šeit ir ļoti daudz kokvilna un lina, it kā varētu mazgāt veļas mašīnā, bet es savu balto ar tiem caurumiņiem džemperīti pēdējo reizi izmazgāju veļas mašīnā. Man nezinu, kāpēc tāda sajūta, ka ļoti, ļoti sarāvās. Dīvaini, ne? Tāpēc vienalga kāds adījums es mazgāju ar rokām. Jā, un vēl ar šo te dziju tā nestiepjas garumā, bet stiepjas platumā. Tas ir mans novērojums, ko es esmu pamanījusi, un es tā skatos, ka man apmēram kāda pusficīte paliks pāri, un ja man pēc mazgāšanas ar laiku paliks varbūt drusku par īsu, kaut gan šobrīd stāvs ir taisni tāds, kā vajag, nekas nav, bet ja gadījumā kaut kas saraujies, tad man būs ko piādīt klāt. Nu tā, tas ir vēl viens process, kas ir pa šīm te 2 nedēļām stipri papīdījies uz priekšu. Un vēl man ir vēl viens, bez zetītēm nekur nekā. Un jāsaka tā, ka YouTube'ā Olga Magnolija, tā kā krievu adītāja, kas dzīvo ļoti ilgu laiku jau Vācijā. Viņai ir arī savs kanāls, kas saucās arī Magnolija. Viņa ir tāds ļoti erudīts cilvēks, kas organizē dažādas spēles visa gada garumā, un tajās var piedalīties jebkurā adītāja, tur ir interesantas lietas, un viņa tagad organizēja kopadīšanu par baltu velti. Nē, laikam kaut kas tur bija, kaut kāda simboliska naudiņa tur bija jāsamaksā, kaut kādi, neatceros, ne tā €5, ne tā cik, ļoti skaistām zeķītēm, un sākās projektiņš vakar. Vakar mēs uzadījām purngaliņus. Un pašā vakarā Olga ir ielikusi arī rakstiņu, ko mēs adīsim, bet kāpēc es piedalījos šajā kopadīšanā, viņai bija tāds ļoti interesants papēdis, ko ir ļoti ērti adīt, adot no purngala, un kas ļoti labi arī pieguļ uz kājas, un es vairāk tā papēža laikam iesaistījos šajā te kopadīšanā. Visi ļoti skaidri uz, ja nemaldos, 5-6 izmēriem, un man ir 2 papēļa purngaliņi, un adu es no ļoti skaistas Drops dzijas, un šī man ir krāsiņa. Kas tā man ir pa krāsiņa? Ak, Dievs saka, akla, bez brillēm, ne tad pilnīgi 13. numuriņš laikam. 13. vai 23. neredzu, brīļu nav, bet tāda ļoti, ļoti smuka, tāda tā kā veci rozā krāsiņa, un zeķītes būs mežģiņa adījumā. Tā kā lēnā garā es te niekojos gan ar zeķītēm, gan gribās pabeigt savu lavandu krāsas džemperi, un ķerties ar steigu klāt vēl vienai
Litas Jaciņai, tādu kā es Bruno adīju meitai, tikai jau no gaiši pelēkas krāsas otrai meitai uz vārda dienu. Nu ko, es te esmu atkal sapļāpājusi uz 39 minūtēm un izstāstījusi visus savus jaunumus. Un jāsaka tā, ka paldies tev par taviem komentāriem, par sirsniņām un saulītēm, jo, kā es esmu teikusi nevienu reizi, ja tu skaties tā kā YouTube'ā video un tu neesi tā kā abonējusi, nav nospiests tas zvaniņš un izvēlēti visi video, tad īsti YouTube nesaprot šo te algoritmu un viņam šķiet, ka tie nevienam nav vajadzīgi, tāpēc, ja tu šobrīd skaties un neesi parakstījusies uz Kamoliņu stāstiem, tad lūdzu to izdari. Tu saņemsi ziņu, ka ir iznākuši kārtējie, tev nevajadzēs meklēt vai gaidīt. Ja tev ir ko jautāt vai uzdot kādu jautājumu vai ko tu gribētu, lai es parādu vai pastāstu nākamajos video, noteikti raksti komentāros. Paldies vēlreiz par visiem siltajiem vārdiem un komentāriem, ko jūs rakstījāt zem iepriekšējiem video. Un, ja tev negribās neko rakstīt, ieliec kaut vai saulītes un uzraksti paldies par video, un arī tas būs liels paldies par to, ko es daru. Nu ko, cerams, ka apmākušās debesis drīz skaidrosies un mūs joprojām priecēs silta vasara, lai tev labi atpūšās, adās. Un daudzas no jums noteikti dosies šonedēļ vai no uz Marumas Kristīnas nometni adītāju vai nākamnedēļ Ērgļos pie Ilzes saunas, tad tās, kuras dosies uz Ērgļiem, tad ar tām mēs arī tiksimies. Uz Kristīnas nometni man šoreiz neizdevās aizbraukt, jo es kopā ar vīru dzīvojamies pa iecelu un pieskatām maidzīvniekus abām meitām pa divām mājām, un tāpēc arī neesam mājās. Ja? Nu ko, uz tikšanos gan klātienē, gan Kamoliņu stāstos. Liels tev paldies, ka biji kopā ar mani. Līdz nākamajai reizei. Atā.